Sveiki! Šajā raidījumā turpināsim sarunu ar sporta psiholoģi Agitu Ābeli par vecāku lomu bērnu sportiskajās gaitās. Būtībā bērnu motivēšanā darboties vai tieši pretēji antimotivācijā nodarboties ar kādu sporta veidu, tieši vecāku attieksmi, vecāku uzticēšanās, mīlestība, atbalsts ir izšķirošākais faktors. Protams, arī vecāki izvēlās komandas, izvēlās trenerus, ar kuriem darboties. Varbūt tādi 2 vai 3 veidi galvenajiem mērķiem, kāpēc izvēloties vienu vai otru sporta veidu un vienu vai otru treneru, vecāki dod priekšroku vienam jeb otram. Pirmkārtām ir virkni vecāki, kuri tiešām ir vēlējušies jaunībā paši nodarboties, augstā līmenī nodarboties un šo te vēlmi cenšas pārnest bērniem, bet tā būtībā ir pašu vecāku vēlme, nevis bērnu vēlme. Jo bērns ir pilnīgi cita personība un var arī patikt. Nevienmēr obligāti ir jāizdodas, bet var vienkārši emocionāli patikt tas sporta veids un tad to ir jājūt. Ja vecāks prasa tikai rezultātu, nevis spēles baudīšanu, spēles rotaļu aktivitātes baudīšanu, tad, protams, tas būs negatīvi. Otrais, vai gribam sporta sasniegumus? Ja gribam sasniegumus, tad jautājums, cik daudz no savām finansēm, no sava atbalsta laika, no bērna izaugsmes citām darba jomām mēs esam gatavi ziedot tieši sportā. Laiks ir tik daudz, cik viņš ir. Ja ir 5 stundas dienā veltītas treniņiem, jautājums, vai sekmīgi var vēl 5 stundas veltīt mācībām un vēl kaut kādām citām nodarbībām. Arī vecākiem ir jāsaprot, ka jebkas, ko mēs mērķtiecīgi veicam, ko analizējam, tas paņem mūsu enerģiju, tas paņem arī mūsu laiku. Ir sastapta arī tādas situācijas, kad 3 vai pat 4 sporta klubiņos iet bērns un vienkārši atnākot uz treniņu, viņš jau ir fiziski nogurs. Un arī psiholoģiski no tā, ka nepārtraukti ir kaut kas jādara un kādam ir jāklaus. Tātad šeit ir jābūt arī tādai vairāk vai mazāk, bet kaut kādai kompromisa izpratnē. Nākošais jautājums, ko mēs vēlamies? Tad personības attīstību, jeb medaļas pozu. Ja tā ir personības attīstība, tad tomēr ir jāorientējās uz bērna spējām, uz bērna dotībām, uz tieši konkrētam bērnam atbilstošo psiholoģisko tipu. Gan tas parādīsies komunikācijā, gan parādīsies darba spējās, un jāsaprot, ko tieši ar konkrēto darbību bērna attīstībai mēs gribētu dot. Ja tas ir virzīts uz rezultātiem, uz sasniegumiem, tad, protams, viss šīs te personības kvalitātes paliek 2. līmenī, jo galvenais ir iegūt medaļas. Un šeit jau varētu teikt, ka tas ir pārsvarā nebūs pozitīvi bērnam, ja vien pats bērns arī nebūs ar tādu pozitīvu attieksmi un ar tādu vēlmi darboties tenī sporta veidā, ka būtībā tas viņu aizdedzina. Ja mēs sākam pāragri darboties un īpaši, ja pāragri iesaistamies sacensību darbībā, tad visbiežākais gala rezultāts ir izteikta negatīva attieksme no bērna puses pret sportu, nevēlēšanās iet uz treniņiem, arī uz sacensībām, dažāda veida pat psihosomātiskās saslimšanas. Tās būtībā ir reakcijas uz kaut ko, ko kāds mums spiež darīt, bet būtībā paši negribam, taču atteikt nespējam. Bērns tomēr ir, faktiski tā varētu būt no vecāka puses šāda uzspiestā rīcība, varētu robežoties ar psiholoģisko vardarbību, kas arī diezgan plaši ir skatīta daudz kur citur. Cik ilgi var palikt sportā un cik ilgi var darboties? Jāsaka tā, ja tas ir jūsu sporta veids, tad visu mūžu. Gadījumā, ja neesi redzējis mūsu iepriekšējo raidījumu, tad spiedž šeit. Ja vēlies uzzināt par jaunumiem pirmais, tad abonē mūsu kanālu. Čau!